padre! Oh, padre mio! Come sta? Oh, beautiful! Beautiful! Jā, Uz Aglonu arī, ja? jā! Braucam uz hokeja 10. Oh, jā, Volvo Halle! Volvo Halle. Andiamo alla Volvo Halle. Kāda smuka svečernieka vieta. Jā. Nu brīnišķīgi vispār. Kā viņus tikai pabarot? Mums tikai 5 maizes kukuļi un 3 zivišķi. Jā, reku nobildi man šitam te. Gan ar savu, gan ar manu. Šeit jānospiež būs. Taks. Pagaidi, vēl vienu. O, paldies. Lūdzu. Kenan. Jo. Nu, padri pastāsti. Nu, ko ir pasakīt, nu? Kā tu jūties? Brēņīgi, nu. Brēņīgi? Jau, kuro goda jau eju uz to Aglonu, nekādīgi nevar aiziet. Nekāds nevar aiziet. Kāpēc nevar aiziet? Ot, nezinu, vienmēr kaut ko nomaldos. Nu, maldīs, kur tev kādā sāģā īvat ceļš? Nu, iknēt pa neceļam kaut kur. Neceļam? Jā. Nu. Eju uz Aglonu, it kā pēc tam skatos, nav Aglonu. Nav Aglonas, jā. Atkal jābrauc ar stopiem līdz Aglonu. Atkal ar stopiem. Jā. Un tā katru godu, nu. Katru gadu, nu jā. Tāpēc šogad atkal gribu izmēģināt, varbūt tomēr aiziešu. Aha. Aklāsīt, mums tur ir Mats Bils. Jā, ej! Nekur visi nosagrīšās. Nav var būt. Paskatīs, redzi? Tamā sātā. Tamā sātā? Jā. Nakts mojas, jā? Nā. Mēs ejam pie tos... Jā, Valentīnas, Sutanu jopajam. Pie Sutanu tagad jaunu, lai uzšu. Jā. Tu nujams izmārus tev. Jā, uzrēs. Viņi man vismaz 3 Sutanas uzšuva. Tev jau uzšuva? O, tad tu būsi uz svātkiem tāds sapucējis. Nu, sapucējis, nā, tas ir 3 kodreiz pa visu dzīvi. Pa vienu reizi nā. Nu, jā. Viņi man uzšuva pa visu dzīvi. Kad iestāju semināru, pēc tam, kad pa brīsteri, kļuva tāds uz jaunu Sutanu, un tad pēc tam Vilvīnu. Nu, skaidrs. O tāda visa mana dzīve, vo. Nu, a forši būt prīsteram. Protams, jā. A labam prīsteram vēl labāk būt. Jā, pēc tam pastājuši pauzu, jā. Mirkli šo un mūsu maizi vienišķo, un lūdzamies atpīnos kungs un Dievs. Mūsu gala koplis ir šis dāvanas. Svētī arī tas rokas, kas sagatavoja šīs dāvanas, svētī arī šīs mājas, saimnieci, kas mūs uzņem, mūsu uzņem, dot viņai stipru veselību un visas nepieciešamas Dieva žēlastības. Mēs lūdzam visu mūsu kungu. Amen. Jūs zināt, kā šī kundze te mums seminariste vienmēr šovā Sutanas, ne tikai seminariste, bet arī priesteriem. Viņi jau tik daudz Sutanas laikam jau vairs neskaitāt, jā? Tūkstošiem laikam tādu te... Laiet pieniņu vai sūdu. Jā, pēc tam. Būšu priecīgi. Ingrīda, tu jūties laimīgi? Jā. Kā tev uz svētceļiem pirmā diena? Negribu. Vai tāds? Nu?
Tāpēc, lai jūs varētu tagad vēlreiz paskatīties uz savu eņģeli vai atkal uz savu aprūpējumu, tad mēs vēlreiz paplīti ātri nosauksim, kā mūs sauc. Savu vārdu, neatklājot eņģelīti, ja, kurš... Jā, Agnese S. Nē, bet tie, kas bija nosaukuši bez uzvārdu, tad tie, lai nesaka arī uzvārdu, lai nerodas. Kā uzvārdu? Tie, kas bija pirmie. Svetlana, Ingrīde, Aleksandrs, Agnese A, Elīna Marks, Amanda, Līga, Marija, Arisa, Vīga, Rita, Antra, Tadeuš, Vita, Ilze, Liene, Ieva, Kristaps, Ilzica, Veneranda, Aija, S, Zanda, Inese M, Gunta K, Sarmīte, Lilija, Liena L, Inga E, Santa P, Arita, Andrzejs K. Sintie, Jānis Griškovs. ir Arisa un Arita. Es esmu Arita, tur ir Arisa. Arita. Jānis Griškovs. Inga V un Alise. Katra fotogrāfija būs arī. Aija, Ingrīda G, Jānis Pēters. Kristīna M, Zita, Margarita, Jānis Grīgs, Dagmīna, Emerita, Agate, Diana, Zigorts, Eidgars. Jāsas bija, Daiga, Madara, Juris. Māma, Sandra, Zaneka, Mārtiņš. Sofija, Dīna, Ruta, Ilze ir, Olga, Nav. Inta, Austra, Loreta, Inga S, Evelīce, Anna R, Sofija Tereza, Iveta, Brunulis, Dāvids, Viktorija, Anita R, Adam. Zaiga, Aldis. Taina, Marija,
Līga. Normūs. Zina. Jāzeps G. Pāvils G. Nu, šeit ir otra sakristija. Tā tad var redzēt, nu arī tā tad dažādi priekšmeti nolikti. Ir viena daļa, ko lieto, ir viena daļa, ko pašlaik nelieto. Šī ir tāda, kur Betlēmītka gatavoja, ja? Bet pašlaik savādāk viņa netiek izmantot, nu vienkārši šo to noliek. Nu, te ir tāds vienkāršots vigtsols. Agrāk jau bija lielāka vajadzība, lielāka draudze, vairāk cilvēku bija, tas bija savādāk. Nu, tad redziet, interesanti ir tie zārki. Viens tas ir īstais, no otrs var teikt imitācija, ja viņš nav īsts, bet to izmantoja agrāk novembrī, kad bija Kurš ir īstais un ko imitāciju? Ot apakšā ir īstais, ot apeiet lūdzu tā apkārt, ja, redziet, kādi lokturi, ja, pamatīgi. Viņi jau tukšu, lai nestu, jau vajag kādu spēku, ja. Nu, un ja kādu nelaiķi, lai gan ir pa vēsturē, ka 77. gadā
pēkšņi nomira te priesteris Kundziņš, kas kalpoja Līmeņa draudzē. Un kamēr viņam to mūžu māju atveda, tad viņš bija šajā guldīts iekšā arī. Tas ir Apakšā? Jā, tas ir īstais. Virsū var teikt ir butaforija, jā, ko arī, saviem rituāliem kādreiz izmantoja. Šeit ir mūsu tāda muzeja telpa, var teikt istabiņa, jo te jau nav tik plaši kā īstā muzejā, bet mēs esam centušies, ko remonta laikā no bēniņiem, no citurienes esam savākuši un tātad vienā telpiņā izvietojām, lai neiet nekas zudībā. Šeit, jā, varat redzēt, kāpēc viņš ir, kā Felkarzām uzreiz var viņu atpazīt, jā, ka viņiem ir raksturīgi lūk šis rats, un augšdaļā te it kā trūkstas posms. Lūk, ir interesants arī tāds, ka viņi mums, protams, pašlaik neviens te nenodarbojās ar to, tāpēc viņš uz muzeja telpu ir tātad, jā, cepa kādreiz, vafeļu pannas princips, jā, vienkāršots. Tagad jau varbūt ir dažādāk tiem uzturi. Mani sauc Agnese. Es svētceļojumā eju jau kādu 13 gadu. Man tas ir tāds laiks gadā, kad visas ikdienas lietas noliek pie malas un aizeju. Un tad ar Dievu kaut kā pārskatīt visu savu dzīvi un sakārtot. Tas man ir ļoti svarīgs laiks. Visa gada tāds rekolekcija laiks. Es nevaru neiet pie dievmātes. Tas ir ļoti skaisti. Es iesaku katram kaut vienreiz mūžā to piedzīvot. Mani sauc Aldis Pastars. Es esmu dzimis Audis Stirnienā. Turpat, kad Boļislavs Loskāns kādu brīdi. Eju svētceļojumā 3. reizi. Pirms tam nebiju gājis vispār. Visas 3 reizes eju ar Marijas Magdalēnas draudzi. Tas bija mans pārsteigums, ka šogad viņi izvēlējās iet no Stirnienas. Tas bija labi, man likās, kur uzreiz sapratu, kas saistīts ar Boļislavs Loskānu, kur viņš, ka mēs ejam no viņa sākuma līdz viņa beigām. Un
sākums, acīm redzot, bija labs Tirnienē, un beigas viņam vēl labākas, ja viņš par svēts cilvēks ir. Varbūt mums arī kaut kas tāds laimēsies, atliks no viņa bagātā svētku galda. Tas apmēram arī viss par šī gada svētceļojumu. Paldies! Mani sauc Liena, es eju svētceļojumā 7. gadu, ar Magdalēnas draudzi 2. gadu, un svētceļojumā es eju tāpēc, ka tas ir lielisks veids, kā apstāties beidzot un padomāt un savest sevi kārtībā. Sveiki, esmu Dainis Stikuts no Marijas Magdalēnas draudzes. Man šis ir pirmais svētceļojums tieši ar šo draudzi. Kopumā esmu svētceļojis jau iepriekš. Esmu ļoti laimīgs, ka to darīju un tagad atcerējos tos laikus. Un svētceļojums man ir īpaši dārgs ar to, ka es tajā satiku savu mīļoto sieviņu. Un tagad mēs jau, tas bija pirms vairāk kā 21 gada, un kopš tā laika mēs dzīvojam pietiekoši laimīgi un ceram nodzīvot arī tā līdz mūža galam. Mani sauc Daiga. Eju svētceļojumā jau neskaitāmus gadus, kaut kādus 11 gadus, un sāku iet ar maziem bērniem. Tagad bērni jau izauguši, bet es turpinu iet, un man svētceļojums ir ļoti, ļoti nepieciešams. Ja vienu gadu izkrita svētceļojums, tad pilnīgi bija tāds jocīgs gads, jo svētceļojums ir kā tāds stiprinājums atkal, stiprinājums garīgā dzīvē, lai pietiktu mīlestības visiem bērniem, jo es strādāju bērndārzā. Un šeit es savācos to mīlestību visam gadam. Mani sauc Tadeuš. Veselīgi. Eju svētceļojumā 3. reizi. Jau ir nedaudz pierasts. Pirmo reizi tas bija liels pārsteigums. Ko tas dod? Tas dod, salīdzinot ar ikdienu, tas dod kaut kādu nenovērtējumu pieredzi, prieku. Jāatzīst arī prieku, tā, kad svētceļojums ir beidzies ar visām grūtībām, protams. Vai ne? Bet tā ir vienreizēja iespēja, teiksim, iepazīt gan sevi, gan citus, ar kuriem pēc tam draudzē tu sveicinies kā ar savu tuvu draugu. Paldies! Gribu tevi
expose unai moguras, milu tevi. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Patiesībā tā ir mūsu tādā pēdējā tikšanās. Un frančiem ir tāds teiciens, šķirties nozīmē mazliet mirt, bet kristieši saka, lai augšām celtos, lai būtu vienmēr labāk. Mēs šķiramies, lai no jauna satiktos. Un es gribu dot vārdu vēl Jāzepam, tādus novēlējumu vārdus, rezumējumus. Un pirmkārt, es gribēju visu mūsu vārdā pateikties par to mācību, ko viņš mums deva. Voilà, d'accord. Donc voilà, je vais un peu reprendre le Amen, Alléluia pour qu'on comprenne bien, parce que je vois même des gens intelligents n'ont pas tellement bien compris. Ziniet, man liekas, ka man jāatkārto tas, ko es teicu par Amen un Aleluja, jo liekas, ka pat gudri cilvēki to nav sapratuši tomēr. Ils ont cru qu'ils ont compris. Viņi domā, ka viņi ir sapratuši, bet īstenībā tur nav tā līdz vienkārši. Donc, Amen, ça c'est un oui le plus puissant qui existe. Amen, kad mēs sakam, tas ir visstiprākais jā vārds, kāds pasaulē eksistē. Ça c'est le je suis d'accord 100%. Tas nozīmē, es 100% par jā un pagalam. Et Jésus était lui-même Amen, c'est son nom. Jūs ziniet, ka vārds Jēzus tiek saukts par Āmen. Jēzus sevi sauc par Āmen. Et à Gethsemane, il a dit Amen à Dieu, à son Père. Un Ģedzemenes dārzā viņš ir sacījis savam tēvam Āmen. Pour boire la coupe. Lai ņemtu šo kausu un dzertu. C'est-à-dire Jésus a dès le départ accepté toute la réalité. Un Jēzus no paša sākuma pieņēma visu to realitāti, kas viņam bija sagatavota. Parce que Dieu ne peut que changer la réalité si je l'accepte, si je dis Amen à ma réalité. Tātad es varu pieņemt tikai to realitāti, ja es saku Āmen, ja es to pieņemu, tad Jēzus var man palīdzēt. Donc Marie aussi a dit Amen, que tout ça fiat. Tātad Marijas fiat, lai notiek, arī ir tas pats Āmen, es ticu. Que tout se passe selon ta parole. Lai viss notiek pēc tiem vārdiem, ko tu esi sacījis. Donc, nous les croyons. Tātad mēs, kristieši, nous croyons que des réalités dures que nous rencontrons, ka šīs dzīves realitātes, kas ir smagas, grūtas, sarežģītas, si nous disons oui, fort Amen avec Jésus, ja mēs sakam jā šīm realitātēm, un tas ir ar Jēzu kopā, mēs sakam Āmen. C'est à ce moment-là que Dieu peut le changer. Tajā brīdī Dievs var to visu mainīt. Et deux, un otrkārt, transformer, viņš var to pārveidot. Il peut tourner le mal en bien. Viņš var pagriezt ļaunumu labajā. C'est une règle chez Dieu. Tā ir Dieva princips, jeb Dieva likums. C'est un artiste Dievs ir mākslinieks, qui change, qui a la joie de changer tout le mal en bien. Viņam ir prieks mainīt visu ļauno labajā. Il tire la lumière des ténèbres. Viņš izvelk gaismu no tumsas. Il dit des fumiers, il tire les pauvres pour en faire les rois. Viņš izvelk no mēsliem, lai darītu par karali. Voilà, il a compris. Viņš saprata, parce qu'il a compris que quand on a compris ça, on peut dire Alléluia. Ja tu esi sapratis to, tad var kliegt Alléluia. Tu esi sapratis. Donc voilà. Alors, normalement, alors quand est-ce que c'est là Alléluia? Quand? Kad tagad jautājums par Alléluia? Tātad jūs varbūt nedzirdēt visi, bet šie divi vārdi tik izskaidroti, kādos brīžos mēs viņam sakām. Tad, kad mēs sakām Alléluia? Donc, Alléluia a plusieurs choses. Alléluia izsaka vairākas lietas. Quand tout va bien, kad viss iet labi, je tourne la tête vers Dieu. Es pagriežos uz debesīm. Je dis Alléluia. Es saku Alléluia. Alléluia. Alléluia pour les pommes. Alléluia par āboliem. Par exemple, quand j'ai ouvert ma porte là, de ma maison. Piemēram, es atvēru no rīta savas durviņas savai mājai. Des pommes qui tombaient dans ma chambre. Bija āboli, kas krita manā teltī. Alléluia. Es teicu Alléluia no rīta. Voilà. Et alors, Alléluia, quand il y a eu des temps difficiles. Bet kā teikt Alléluia, kad ir grūti laiki? Il ne faut pas trop vite dire Alléluia, parce que l'Alléluia ne va pas être vrai. Nevajag uzreiz teikt Alléluia, jo tad jūsu Alléluia nebūs paties. Non, alors votre joie va être une joie crispée. Ziniet, tad jūsu prieks arī būs tāds samākslots. Faut dire Alléluia. Alléluia. Donc, non, d'abord il faut dire
Amen. Un tieši tāpēc vispirms pasakiet vārdu Amen. Et il faut savoir que Amen, parce qu'en allemand, il y a Atmen qui veut dire respirer. Un vācu valodā Atmen nozīmē elpot. Hein? C'est comme âme. L'âme, c'est la dvēsele en français. Am tātad nozīmē, tur ir vārds dvēsele. Il faut bien respirer. Franču valodā tā saucās, dvēsele lam. Alors, Am. et si vous connaissez Alexandre Men, ben c'est encore aussi Amen. Amen. Un ja jūs ziniet, piemēram, Aleksandru Meņu, tad viņš tā arī saucās A.Men. Voilà. Et donc, si vous dites bien Amen à la réalité, tātad, ja jūs pasakiet Amen realitātei, lai cik tā sarežģīta nebūtu, comme c'est quelque chose qui tombe sur votre pied. Piemēram, ja kāds akmens uzkrīt uz jūsu kājas, jūs kliedziet, Et donc, vous tournez votre tête vers le Dieu. Pagriezties uz Dievu. Alléluia! To nevar iztūkot. Alléluia. Alors, c'est autre chose, parce qu'en français, il y a comme aller. Ça veut dire ça. Ziniet, vārds ale, franču valodā nozīmē, ko tas nozīmē? Allez. Ejiet, ejiet. Ejiet. Alors, aller, louer, ça veut dire Un vārda franču valodā ļoti labi. Ale, tas nozīmē ejiet, lū, tas ir slavējiet. Et ja, c'est letton. Un jā ir latviešu valodā, jā. Jā! Alléluia! Donc, il faut Ejiet, slavējiet latviski. Donc, dans le deuxième cas, il faut aller de l'étonnement vers de l'étonnement, l'émerveillement, et puis vers rendre grâce. Voilà. No pārsteiguma sākumā ale jāiet pie pateicības. Oh. Alléluia. Amen. Voilà. Si vous pratiquez ça, ja jūs praktizējat šo, vous risquerez d'être heureux. Jūs esiet apdraudēti no tā, ka jūs kļūsiet laimīgi. Et alors, plus qu'on s'étonne devant Dieu, un jo mēs vairāk izbrīnamies Dieva priekšā, je vous donne un exemple pour être très concret. Je vais vous donner un būsim exemple. ļoti konkrēti. Quand ici, par exemple, Kad šeit devant Tadejs, Wilhelmina et Maris, trīs cilvēki, Tadeuš, Vilhelmina un Māris, ils viennent là me servir viņi nāk un man kalpo avec joie. ar prieku. Moi, je suis étonné, Esmu pārsteigts, émerveillé. esmu izbrīnījies. Et alors, je deviens reconnaissant. Voilà. Un es kļūstu pateicīgs. Et alors, plus que la reconnaissance, plus qu'ils veulent donner, je dis, mais non, non, Un non, tā non, kā viņi grib vēl vairāk man dot, es saku, nē, es to. Avec Dieu, c'est la même chose, je dis, Ar Dievu tieši tāpat et tik plus līdz jūs qu'on dit sakiet Amen. merci, pas yes, non, Jo jūs vairāk c'est trop, sakiet, Seigneur, c'est trop. jūs sakiet kungam pa daudz. Et plus qu'on dit c'est trop, plus qu'il veut Jo donner. vairāk jūs sakiet pa daudz, jo vairāk dod. Il devient extrêmement généreux. Viņa Dievs dod, kļūst ārkārtīgi devīgs. Voilà le secret avec comment on fait pour prendre Dieu par son cœur. Jo tieši tāpēc tādā veidā mēs Dievu paņemam caur viņa sirdi. Faut savoir comment prendre Dieu par son cœur. Tātad prast Dievu uzrunāt savu sirdi. Amen. Amen. Alléluia.